šo tēmu uzrunājam. Nu, lūk, un Meirovides biedrība tātad ir dibināta, lai diskutētu par visādiem jautājumiem. Ne tikai par šiem nacionālas valsts jautājumiem, kas, manuprāt, ir kaut kā dēļ tās krīzes ir, nu, tās sāpīgi sāsinājušies, ja? Un, man liekas, devuši arī kaut kā tādu sajūtu, ka mēs nekad neesam izdiskutējuši, kas ir nacionāla valsts, ko tas īsti nozīmē, kas ir tie spēles noteikumi, ja? Un tāpēc tas nacionāls, manuprāt, ir palicis vienā padomu laiku līmenī, un tas ir pa maz vienai nacionālai valstī. Gan arī tāpēc, ka visdažādākajās jomās Latvijai ir nepieciešams pārmaiņas. Un mēs teicām, ka Meirovides biedrība ir biedrība par progresīvām pārmaiņām. Un tā ir vietne, kurā varētu satikties eksperti, jebkurš biedrības biedrs, kas ir pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, un politiķi, lai diskutētu par labākajiem risinājumiem. Vienalga, kurā jautājumā. Nu, šajos 2 mēnešos, kas mums ir bijis? Mums ir bijis tas, kur vai nu kāds eksperts vai kāds dibinātājs izrāda iniciatīvu un saka, es gribu ar šo tagad nodarboties. Tāpēc, lai kā es te runāju par tādām lielām un demokrātijas un valsts varbūt vērtībām, mēs sākām ar ļoti specifisku lietu, mēs sākām ar lauksaimniecību un ar gaļas lopu audzēšanu. Un mums ir viens no mūsu ekspertiem, ir Viskonsīnas profesors, fermeris, latvietis, Juris Plēsums, kurš bija Rīgā un brauc apkārt par novadiem, lasīdams lekcijas par gaļas lopiem, kā viņus audzēt, kādas šķirnes izvēlēties un tā ir projām. Un arī tas nozīmē panākt progresīvas pārmaiņas kaut kādās jomās, jo mēs bijām Latgalē un es vienkārši redzēju, ka tiem cilvēkiem tas ir ļoti interesanti un vērtīgi. Viņš arī grāmatu par to uzrakstījis. Mēs tikāmies ar dabas cilvēkiem. Mums bija nesen, mēs izmantojam iespēju, ka Rīgā bija mans minētais Egils Levits, mums bija diskusija par to, par dubultu pilsonību, ar Latvijas dubultu pilsonību, ar Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Kāpēc tas ir svarīgi? Tajā brīdī, kad latvieši ir aizbraukuši vienalga uz Angliju, Īriju vai kādu citu valsti, ja viņiem piedzimst tur bērni, un ja viņi grib tās valsts pilsonības saviem bērniem, dažādi iemeslu dēļ, jo tur ir bieži vien sociāls vai kādas problēmas, viņi nevar dabūt Latvijas pilsonību pie bērni. Un tā ir viena mazohistiska valsts, kas tevis domā par to, kā pēc iespējas vairāk, ja, tos savus pilsoņus, bet mēs atgrūžam. Ja. Tas attiec arī šodien uz Krīmas latviešiem, kur tikai līdz 96. gadam, ja pagūtu pieteikties, var savienot šo dubultpilsonību. Dubultpilsonība Eiropā, ņemot vērā to dinamiku, ir absolūti normāla un izplatīta lieta. Ja? Un, piemēram, šī bija lieta, par ko mēs diskutējām, tas formāts tā kā varētu būt Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, jo pat, ja tie cilvēki, kas ir aizbraukuši, varbūt viņi nekad neatbrauks atpakaļ, bet varbūt viņi bērni atbrauks. Man strādājot dienā bija kolēģi un draugi, kas bija, pēc būtības 3. paudzes jau Krīminieki. Es šaubos, vai viņi būtu atgriežušies Latvijā 90. gadu sākumā, ja viņiem nebūtu Latvijas pilsonības. Tas būtu grūti, pat ja viņi to valodu vai pārējo būtu saglabājuši. Zinu, ka no Austrālijas Rīgas ekonomikas augstskolā kā pasniedzējs, pat ir atgriezies arī viens puisis ar latviešu vārdu un uzvārdus, kur nezinu, cik tā viņš latviski runā, viņam bija pilsonība, viņš to varēja izdarīt. Mums ir ieplānots tuvākajā laikā viena diskusija, un šajās diskusijās mēs mēģinām aicināt klātpolitiķus, lai viņi klausās, piesaistīt ekspertus, vienkārši kristalizēt viedokļus. Mums ir plānota diskusija par Latvijas drošības politiku jūnija beigās, un tālāk, ko mēs domājam. Tad mums ir brīnišķīgi Georga Andrejeva iniciatīva, ka ir tās Lašs Fredens, kas bija Zviedrijas konsuls Pēterburgā tajā juku laikos, bet viņš bija vienīgais ārvalstu diplomāts, kas bija šeit 90. gadā, 91. gadā barikāžu laikā.
Un viņš bija klāt Krievijas, kad amerikāņi pēc būtības piedalījās Krievijas armijas izvešanas sarunās no Latvijas. Visu to aprakstījis, fiksējis, viņš ir uzrakstījis grāmatu. Meirovics biedrība gribētu piedalīties šīs te grāmatas arī izdošanā. Agnijas kaut kā aizmirst noteikti. Tikšanās reģionos vēl? Jā, mēs esam plānojuši arī vairākas tikšanās reģionos. Un, teiksim, viens no mūsu mērķiem ir arī runājot ļoti daudz klausīties un saprast, kas ir tās svarīgās lietas, kur būtu jālūbē kaut kādas pārmaiņas. Jā. Dažas ir viegli redzams, sēžot Rīgā, dažas mēs varam uzzināt tikai runājot ar jums. Es beigšu savu ievadu. Te vien varbūt vajadzēja arī pateikt, ka nodalīt vietas sakas Meirovics. Jā, pareizi. Ļoti svarīgs precizējums. Meirovics biedrība ir dibināta pasaulēs gan pirms, gan pēc vēlēšanām. Kā biedrība. Kā vietni, kur var satikties, kurai var piederēt dažādu partiju pārliecību cilvēku, un kur var satikties arī dažādu partiju politiku. Viens no Meirovics biedrības uzdevumiem, par kuru dibinātāji jau vienojas sākotnēji, ir maksimāli veicināt, lai cilvēki iet uz vēlēšanām. Lai viņi apzināti pieņem šo te izvēli, bet Meirovics biedrība neaicinās balsot par kādu no partijām. Meirovics biedrība nepirks apdulinoši reklāmas masu mēdījos, kas pēdējā brīdī jums rādīs zemenes vai kaut ko, lai jūs nobalsojat par to vai citu, vai buldozers nobalsojat par to vai citu. Zemenes bija senāk iepriekšējās vēlēšanās. Banāni bija vēl senāk, jā. Tas tikai rādīja. Jā. Lūk, un es arī atkārtot ar žurnālistiem lūgus nelietot Meirovics biedrības vārdu sakarā ar manu vai manu domu biedru vai atsevišķu individu ieiešanu politikā. Bet tas ir varbūt sarežģīti un pilnīgi bezcerīgi pieņemt. Tā kā to es varu tikai atkārtot. Mana doma ir, ka mēs ļoti gribētu dzirdēt jūsu viedokļus, jūsu problēmas, jūsu ieteikumus. Vispār domājot, kas notiek, ko jūs gribētu redzēt uzlabojamu. Un beigās, ja jums interesē, es varu atbildēt arī uz visādiem politikas saistītiem jautājumiem. Bet tagad es došu vārdu Ingrīdai pateikt kaut ko no savas puses.